Un te ir tā lieta, kas Latvijā bieži tiek tā kā bišķi pārprasti. Kur latviešu reps būs pēc 5 gadiem? Mums ir vienmēr ar vieslu, ka mēs satiekamies ar ātrais dripčeks, ķipa tā, kas kājās. Varbūt jau visiem. Nifigā, kaut kas ārā uzsprāga. Okay. Esiet sveicināti rajonā. Reset, paldies, ka šodien esi atnācis. Tu taisi bītus, tu masterē dziesmas, tu dažreiz arī vērtē rap battles. Jā. Kas tu esi? Kā tu sevi dēvē? Kas ir Presets? Liepainieks. Es esmu Džeks no Liepājas, kurš sāka ar bungu spēli un nonāca līdz rap battle vērtēšanai un beatiem un miksēšanas un masterēšanas. Es savu dēvēju kā Džeku, kurš mūzikas ceļu ir redzējis jau no paša sākuma, tāpēc arī ir tas vārds Preset, tāpēc, kad iepriekš iestatīts, visu, ko es redzējis, ir mūzika un tas ir ceļš, ko es gribu iet. Tas es esmu un tā es sev redzu. Tas ir tavs Presets. Mans Presets ir mūzika. Šautāts straumas tamam jautājumam. Jā, pastāst, jā, kā vispār gāja ar... Tev bija maziņš stūrīts straumē, jā. Kur bija miķis, kur bija cilvēki varēja atnākt, un jautājums bija, kāds ir tavs Presets? Jā. Ko cilvēki atbildēja? Kas ir tāds, varbūt top 3? Jā, noteikti top 3 var iekļaut Marko, kurš atbildēja, kad es. Es esmu viņa Presets. Tas arī beidzās. Mārtiņš, jā. Bija forši dzirdēt, ka bija cilvēks ir aizrāvušies ar būvniecību, arhitektūru, ka viņi teica, ka viņu Presets ir tieši šī nozara, jo viņi uzbūvē kaut ko, kas ir paliekošs, kur cilvēki rada ģimenes, kur iziet vairāki stāsti, vairāki strīdi, emocijas un viss iziet cauri. Ne tikai būvēšanas mirklī, bet jau arī pēc tam, un tas vienkārši dzīvo ilgi. Tas vienkārši liek tā aizdomāties, ka tik daudz lietas dzīvē mēs darām, un mēs to darām ar tālāku domu, un tas arī ir kaut kas paliekošs. Tas man lika aizceļot kaut kur. Un arī ģimene. Daudz teica, ka ģimene ir viņu Presets arī, ka tā ir vieta, kur viņi meklē komfortu. Man liekas, arī latviešiem pat tā diezgan raksturīga iezīme. Tā kā ģimeniskās vērtības, man liekas, tās kaut kāds iestrādāts. Patriotisms, tas jau arī mūzikā ļoti attiet, jo mēs visi taisam tās sērīgi, tās saldās vai sērīgi patriotiskās dziesmas, kas ir atceros tās dienas. Ģimene ir arī liels faktors, kur cilvēki meklē komfortu un laimīgumu, jā. Tu atceries pirmo beatu, kur tu uztaisīji, un tad padomāji, I cooked. Es reāli, šitas bija labs. Jo, zin kā, man pazīstamie, cik ir producenti bijuši. Pirmie beati vienmēr visiem liekas trash. Ko es tikko uztaisīju, bet kā tev bija varbūt tas posms, vai tu atceries varbūt konkrēto beatu, kur tev bija tāds, wow. Man drīzāk šis posms sākās jau ar faktu, ka es dzirdēju citu producentu beatus, kas man bija kā impulss taisīt kaut ko. Un tad, attiecīgi, es atvēru FL Studio 12. gadā. Un tad es vienkārši sāku likt kaut kas man tur veidojās, un es vienkārši paliku dusmīgs, jo man nekas nesanāk. Tas ir klasika. Jā, bet tad es uzzināju par tādu lietu kā FLP, kas ir projektu faili. Un viņas YouTube'ā daudz cilvēku zem tutoriāliem bija ielikuši, viņi parāda tutoriālus, kā viņi uztais kaut kādu beatu, un tad viņi ieliek to projektu failu, kur tu vari iet un ķidāt un skatīties, ko kas kā. Līdzīgi kā mums operatoriem tur, timelines vai Photoshopā PSD, jā. Jā, un tad tādā veidā es arī kaut kā sāku apgūt un saprast, kā vispār strukturēt visu un tieši tajā programmā, jo dziesmas struktūras jau iemācījos, kad es spēlēju grupā, un to es darīju jau no 7. klases, es spēlēju bungas grupā, mēs tur pielījāmies vairākos konkursos. Kā sauc to grupu? Mums bija vairāk nosaukumu, bet tas pirmais nosaukums bija Collection of Six, jo mēs bijām 6 džeki. Un es paskatījos uz plakātu, tur bija Gibson Collection. Gibson ir ģitāras brands. Un es domāju, Collection, un mēs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Collection of Six. Tad tāds ātrais. Jums bija jāpiedalās konkursā, bija jāizdomā nosaukums. Mūsu skolotājs bija Tomas Skleins, un viņš diezgan lielu pamatu ielika tieši tajā, kā arī skaņa, kā ģitāras, kā ģitārām ir jāskaņa. Es atceros vienmēr, kā mēs uzstājāmies šajos konkursos, tie žūrijas locekļi tādi, tagad ģitāras skan. Un tad vienmēr es to atceros to skaņu, un es cenšos arī visā tajā produkšanā, kas man ir ielikt iekšā. Tu uz to brīdi strādā ar topu Latvijas māksliniekiem. Ozols, Marko, Ots un vispārējie. Tev ir bijis
tāds kā breakthrough projekts, beats, vai tas ir masters, kurš tev atvēra tās durvis pie sadarbībai ar daudz nopietnākiem māksliniekiem? Kā vispār, kā notika tas ceļš, pa kuru tu gāji? Patiesībā interesanti, jo laikam jau tā ir sadarbība ar Odu, bet tas ceļš jau bija daudz agrāk. Tajā pašā 19. gadā es jau Liepājā sāku tur veidot kaut ko saistībā ar mūziku. Īsumā es to darīju stipri iepriekš, bet tieši 19. gadā bija tā, ka es daudz nopietnāk sāku apsvērt, ka man ir pēdējais gads skolā, man ir kaut kas jāizdomā, man ir kaut kas jādara. Vai nu es esmu tīšņiks, vai nu es esmu mūziķis. 2 varianti, es biju pieteicies uz visu kaut ko. Beigās pieteicos uz kultūras koledžu, mūzikas menedžmentu, un tur es arī satiku savu kursbiedru Valteru Jebodu. Un tā mūsu draudzība sākās. Un tad, attiecīgi, man tajā pašā 19. gadā es sapazinos ar vēl citiem cilvēkiem Liepājā. Un paliekot tuvi draugi ar šiem cilvēkiem, mēs izveidojām kopīgu studiju 20. gadā Liepājā. Un tad, attiecīgi, tur jau es sāku veidot kaut ko kopā ar reperi Pac-Man. Un arī viņa pirmajā albumā ir beats, ko es izveidoju tur tieši. Un Valters Ots atbrauc uz Liepāju, ierakstīt savu pirmo albumu Odu priekam, kad es baigi neko nesapratu līdz galam par visu to mūzikas stēlu un ierakstiem un visu pārējo. Bet es gribētu teikt, ka tā sadarbība ar Odu bija tas breakthrough, bet tas nebija tā, ka viņš bija kaut kas liels un viņš man iedeva iespēju, kāpēc es paliku kaut kur, bet man liekas, mēs abi sākām no viena punkta un kopā turoties, ejot to kāpņu ceļu. Mēs nokļuvām tur, kur mēs esam šodien. Man liekas, tādai plašākai publikai pat varbūt man tā liekas no malas, pieņemsim, tā kā es uz visu skatījos, jo man liekas tieši tas, kad visi kā atcerās, ir tas, kad visu laiku, kad tu skaties 371, ir Mārtiņš Prīset pie beats, Mārtiņš Prīset, un tev jau tā kā jau skrūlējās, kad tu redzi laiku to vārdu, un man liekas, arī tad arī tu tā kā, varēji redzēt, ka tu kāpies. Laikam tas bija tādai, jau varbūt ne... Tā vienkārši publikai. Plašākai publikai. Nevis tā kā nišai, tā kā mēs pieņemsim, mēs visi zinām, ko tu darīji pirms tiem gadiem, jo mēs esam, paši klausamies to un esam tur, bet tā pieņemsim tādi parasti cilvēki, kas klausās vienkārši mūziku, man liekas, ka tas bija tas tā kā posms tieši, kad Mārtiņš Prīset, labs beats, tā kā, fuck, labs beats, tā kā, un tad paliek atmiņā, Man liekas, ka drīzāk tā dalība tajā žūrijā bija tas noteicošais faktors, jo man liekas, ka... Tu ļoti konstruktīvi izteicies. Jā, tas bija kaut kas svaigs, jo tāpēc, ka vienmēr tur bija reperi, kas, tā kā runā par tekstu, tā kā, un viņi vienmēr, es atradu vienkārši to robu, ka viņi nekad baigi, tā kā, bija tāds gadījums, kas tur pa tehniku pateica kaut ko plašāk, bet pat cik tajā momentā, kad es dzirdu beatu, es dzirdu reperis, uzreiz gaidu flows, uzreiz gaidu tādas lietas, tehniskos aspektus, kā viņš tur ir kaut kādas fiškas izdomājis attiecībā uz to, kas notiek beatā. Un baigi cilvēki nepievērst tam uzmanību, tas vienkārši pagāja pāri, tāpēc arī tā mani iesaist tajā sezonā bija diezgan tāda krāšņā, man liekas, cilvēkiem bija forši lasīt komentārus arī kaut cilvēki. Kā bija, man liekas, daudz žūrijas locekļiem bija tā vienpusējā pieeja, ka tikai lirikas un bāri, bet, tu vari, nezinu, tev var blakus stāvēt džeks un teikt bāru pēc bāru, un ja viņam nav flows, tā kā, kuram interesē. Tieši tā. Vai viņam, ja viņam nav pat kaut kāds svēgs savējais vai kaut kāda prezence, kādu viņš nāk. Kā tev bija, cik pirms reāli notika pirmais etaps, kad tu žūrijā bija, cik laika pirms tam tev piedāvāja žūrēt? Patiesībā diezgan tā kā short notice, jā. Es gribēju paprasīt, kāda tev bija reakcija, vai tev bija tāds, šī būs kaut kas jāpamācās, vai arī tieši, ka tas tev, davai. Kaut stresiņš nebija. Pirms tam tas bija tāds posms manā dzīvē, ka es vienkārši visam teicu jā. Es tāds, davai, jā, man jābūt visur, man jāparādās tur, man jābūt tur, jo vairāk es kaut kur parādos, jo labāk būs. Tajā pašā laikā es, man liekas, arī bija Ansim bija koncerts, reper vasaras koncerts, šķieten Andrei ostā. Andrei salā. Andrei salā, jā. Tur. Un tur es iesildīju visu to, kopā ar džekiem mēs uztaisījām to iesildošo aktu Ansim, un es dīdžoju visam, tas arī bija tāds diezgan foršs moments, bet tajā žūrijā tas moments, kad līdz tam, kad mēs tur esam un klausamies, ir ok, un tad tev iedod mikrofonu. Tad tev pagriežās kamera. Un, zini, tas vēl tie laiki, Fantadrons, tur
cik daudz cilvēku bija vienkārši. Un viņi skatās, tev kāds vēl fonā bļauj kaut ko, un tā kā bāc, tas bija, man sāk trīcēt, man liekas, vēl var redzēt, ka trīc, man rokā bija tas telefons, jo tā bija arī lieta, ko neviens nedarīja, neviens nerakstīja telefonā. Un es pierakstīju telefonā, un es tā kā, man trīc roka, un tas telefons vienkārši rāda undo, kad tu krati. Es domāju, no, tā kā, un tad es bišķi nomierinājos, ar katru battle jau palika foršāk. Marks Landmans, kad bija podkāsts, viņš teica, ka viņš speciāli uztaisīja to, kad jūs esat visi tādā maziņā, tādā saspiestā burbulī, lai būtu tās spriedzi. Izrādās, ka arī Jūrijai strādāja tās Paldies spriedzi. Viņam par to. Runājot par studiju un māksliniekiem, piemēram, kad mākslinieks ienāk studijā vai tev bieži ir tā, ka viņš vienāk ar ideju jau, vai arī, pieņemsim, ir tā, ka es zinu, ka tu rodu, piemēram, jūs kopā arī radat idejas, un tā, pieņemsim, tikko uz lielu koncertu, visticamāk, ka tā dziesma tur nebija tā, ka Valters ienāca, un es gribu tieši tā, jau, ka tev arī kaut kāds pirksts tam visam ir klāt. Cik bieži tas notiek, un vai biežāk ir tā, ka jau viņi nāk, jau var sagatavot kaut ko? Jo zinu, ka tu producē, bet ļoti bieži, man liekas, 70% es redzu miks un masters ir tā kā tavs tas lielais specialties tāds. Jā, patiesībā jau tas, te ir tā lieta, kas Latvijā bieži tiek tā kā bišķi pārprasta, jo mix and masters, tas principā ir producents, jo tāpēc, ka tu esi tas pēdējais cilvēks, kas pieskarās pilnīgi visam. Un apkopo to visu un salai to visu kopā, tāpēc, ka māksliniekam ir savs kreatīvais domu lidojums, beatmakeram ir savs domu lidojums, un tu esi tas džeks, kas viņus abas iesit realitātē. Ķipa, kad, krūti, ka tu izdarīji to, bet tas tā nevar strādāt šobrīd. Bet ne ar visu tā, protams, ir kaut kādas absurdas lietas, kuras vienkārši ir jāpiemazina un jāsakārto, lai tas vienkārši parastam klausītājiem būtu, tā kā, daudz ērtāk, lai nav tā, ka tur ir kaut kādas trakās idejas iemauktas, kas būtu unikāli, bet vienkārši ir kaut kāds standards, pie kura vajadzētu mēģināt turēties. Ir tas teiciens, ka esi different, bet nevajag būt different tikai different pēc. Tā kā, tu vari būt different, tā kā atšķirīgs un labs, tev nevajag būt tikai atšķirīgam, jo tas vienkārši atšķirīgs, tad es arī varu uzvilkt rītā vienkārši kleitu, bet tas neesmu es. Par tām idejām, tagad es saku, agrāk bija tā, ka pa lielam visi nāca ar savām idejām, bet jau tas ir 50-50. Cilvēki brīžām man Instagramā uzraksta, ka tā kā, man ir teksts, es gribu kaut kādu šādu bītu, un es gribu, lai tas skan plus mīnus šādi. Un tad es kā, saku, vai var vai nē, ko es varu pievienot, ko nevaru. Un tad mēs to ideju kaut kā novedam līdz galam, bet tieši saistībā ar lielu koncertu ideju. Tas viss sākās Briselē. Mēs bijām pie mana brāļa, kurš tur strādā, un tur ir vairākas tādas studijas, un mēs bijām aizbraukuši uz vienu studiju. Un mēs zinājām, ka kaut ko gribās tā kā samplot. Mēs zinājām, ka mēs gribam uztaisīt kaut ko unikālu, kas varbūt pat līdz galam varētu neatbilst tam lielā koncerta lietai, ka mēs kā reperi ienāktu un izdarītu to tā kā ritīgi interesantāk nekā parasti. Un tad mēs vijāmies tur pa visādām tēmām. Mums tur bija Dzintars Čīču, bija samplots, tas nekur nav izgājis un neiznāks gan jau, bet tur bija beats uz to. Un tad bija kaut kāds vienkārši mēģinājums no nulles kaut ko taisīt. Un tad Valters jau ilgi bija minējis par Tumsu un Mārtiņu Freimanu, ka tā ir viņa štelle, viņam ļoti patīk viņa dzēja un viss. Un tad mēs arī nosvērām, ka dodamies tev uz to virzienu, skatāmies, ko mēs varam sasniegt. Patiesībā Briselē mēs īsti neko tieši uz to virzienu neuztaisījām. Tas viss sākās, ka mēs atgriezāmies, kad mēs teikt pamēģinājām tās lietas, pamēģinām teikt šo dziesmu. Un tad lēnām tas vienkārši salikās kopā. Man liekas, ļoti drosmīgs gājiens no repera vispār. Man agrāk vienkārši vienmēr visiem reperiem, kas nevar izpausties, viņiem liekas, ka man jāsāk ir cits žanrs. Bet otrs, kur izdarīja to, kad viņš var būt reperis, bet uztaisīt tādu dziesmu, man liekas, ļoti drosmīgs gājiens kā reperim vispār. Jo tas ir hit or miss tāds. Tev var, ja tu neizdarīsi to pietiekami labi, tad tev vienkārši pateikt, pazīšu Mārtiņu. Tur viņš nozaga, kur vienkārši viņa tur svēg un uztaisīja pa virsu kaut kādu tur, paģopku, bet tas izklausījās labi un nostrādāja, man liekas, arī visiem tāds. Šodien bija rēcīgas pēc studijas. Es Ilraka iekāpu mašīnā un iedarbināju mašīnu tieši par Radio 5 sāk skanēt tā dziesma. Burtiski on dot viņa tieši sākās. Un man tā jau ir 2 reizes dzīvē bijis. Es arī esmu tieši dzirdējis. Heavy rotācija tur ir. Forši, ka tu esi pamanījis, ka tas ir nostrādājis, bet par to plaģiēšanu, tur mums YouTube'ā man šķiet bija viens komentārs, kurš teica, skan pēc izspļautas piedziedājuma versijas labvēlīgā tipa dziesmai laptops.
Ko? Ok. Viņš trāpīja virzienā Latvijas, bet tālāk arī nekur vairāk nē. Paturpinot mazliet par sampliem. Kāda ir dīvainākā skaņa, ko tu esi nosamplojis un iekļāvis skaņdarbā? Tādā, kas ir izlaists, vai vienkārši tas ir izlaists. Tā kā source, tā sakne tai skaņai. Jā. Kas ir tagad dīvaināk? Es gribu pieminēt, ir viens beats, ko es neesmu izlaidis ļoti sen, kad es piedalījos Kenny Beats beat battles, viņam Twitchā tāda notika. Es veidoju skaņu. Jā, un tur bija tā kā lūgts samplot, kad rācijai piespiež tā kā pogu, viņi nopīkst. Un tad viņš tur pīkstinājās, un es to pīkstulu tur, un to es izmantoju. Bet reālā izlaistā dziesmā interesantākais samples, ko es ielicis, grūti teikt. Es parasti pievienoju putniņus. Daudzās dziesmās, ko es esmu veidojis, ir putniņu fonā. Tas white noise elements, kas tev ieliek tādā telpā, kas attiecīgi ir atbilstoši arī tai dziesmai, atmosfēra. Jā. Un ir es un mani draugi dziesmā Hotas daļā ir Formula 1 radio skaņa. Es nebiju pamanījis, iegūtī. Jā, kad tur arī Formula aizbrauc, bet kad tu... Jā, kad... Pieslēdzās, tur var dzirdēt rācijas efekts, bet pirms ieslēdzās, tur ir tā skaņa, kad parasti pa televīziju, ka rāda F1, kad viņiem atverās rācijas lodziņš, ka to viņi kaut ko teiks, tad noskatās plur, un to es ieliku priekšā. Tas varbūt nav nekas tik īpašs, bet... Tas ir, man liekas, īpaši tev, jo tu esi arī liels F1 fans, tā kā tu vienkārši ieliki kaut ko no sevis, tas mazais tā kā easter eggs, kā saka, jā, tas labs ir. Mēs arī tā kā dažreiz inkorporējam kaut kādas lietas, kas pašiem patīk. Es tikko atceros galvenieka albuma vernisāžu pašās beigās pēdējā dziesmā. Mēs vienā no pēdējām studijas sesijām, kad mēs viņu beidzām miksēt, darīt visu, pašās beigās var dzirdēt tā kā nelielu daļu no mana beatmaker taga. Tur ir tāds raizers pašās beigās. Tas viņa albums beidzās ar manu tagu. Tas arī tāds maz detaļs laikam. Kurš no māksliniekiem tevi ir visvairāk pārsteidzis darba ētikas ziņā? Ir reperiem, kuriem patīk bišķiņ pasēdēt to stundu vai divas studijā, bišķiņ to sajust visu to atmosfēru un tad sākt reāli taisīt. Bet ir cilvēki, kas var ienākt ar darba ētiku tādu, ka noskaldam, viss gatavs, viens teiks, divi teiki, viss ir perfekti bez mazai. Kad nav, tā darba ētika ir tāda, ka vienkārši tu ātri viss notiek un bez aizķeršanām. Vai tev ir kāds tā īpaši pārsteidzis, vai visiem tomēr ir kaut kāds savs tas īpašais? Katram ir savs. Otrs ir tāds žeks, kas var uzrakstīt tekstu šitā vienkārši gatavs un maucam un izdomāt visādas krūtas melodijas ar diezgan ātri viņš nonāk pie tām idejām. Ja man būtu jāmin viens, Ozols ir mašīna. Tas džeks, viņš var ieskrēja studijā, ierakstīja ātru tekstu, kaut ko tur, man jābūt uz stūri, man fotošūts. Vai viņa pēdējais gadījums bija pirms viņa pop-up. Viņš vienkārši atbrauc studiju, mums tūliņ jāizlaiž tas albums, tas ārā, miksējam, kaut ko daram. Un paralēli viņš vienkārši muķīja lietas priekš tā pop-up. Viņš tur bāru sarunā, viņš tur runā visādas lietas. Domāju, bāds, Džek, tā kā mums jādara. Bet tas ir krūta, ka viņš tā kā ir iegājis tādā flow state'ā, ka viņš var vienkārši multitaskot un nenojūgties un vienkārši izdarīt visu arī tā, viņš man nenojūdzās, viņš vienkārši dara to, kas viņam patīk. Bet tas, ka tu vari tik daudz lietas vienā izdarīt. Viņš ir mašīna, viņš jau cik gadus tāds ir. Vienkārši trakums. Bet visu galvenais, ka ne tikai mūzika, arī vizuālo, tas pats veikals, tēls noformējums. Jā, viss. Viss ir uz mazāko detaļu, un viņš tā lieta daudziem cilvēkiem varbūt var nepatikt, tā kā Ozola mūzika, bet tu nekādīgi nevar ieheitot viņa darbē. Vispār nekādīgi. Tu tāpat aizies uz viņu veikalu, ja pat tu neklausīsies viņu muziku, jo tas ir vienkārši krūts veikals, un tas ir krūts brands, un viss apkārt tam ir porši. Jā, tas ir grūti uz viņu īsti tā. Ja tu ieheitot, tu esi bišķiņ tāds dīvains. Es nezinu, nav par ko īsti, jo viņš vienkārši dara savu lietu. Un labi ļoti vēl pie tam. No izlaistajām dziesmām ir kāda tāda, kas tapa ļoti ātri, tur beats uztaisīts, nezinu, tur 10-20 minūtēs, teiks ierakstīts 10 minūtēs, mix masters, un palielam tā dziesma ir gatava stundas laikā. Un paralēli
varbūt tev ir dziesma, par kuru tu vari pastāstīt, kura tika mocīta mēnešiem vai arī pat gadiem tavā diskogrāfijā, kas ir izlaists. Tagad grūti pateikt, kas ir tāda, ko visātrāk ir uztaisīts, jo tāpēc, kad, teiksim, Nestāst mammai albumu, mēs ar Valteru ierakstījām, tā kā bija mājasēde. Mēs vienkārši iegājām studijā un ieslēdzāmies studijā. Jā. Un mēs vienas nakts laikā iegājām, uzreiz aizslēdz durvis un ārā vairs nevarēja iet. Un līdz brīdim, kad varēja iet ārā, mēs bijām ierakstījuši 20 dziesmu albumu. Crazy. Bet viņam jau viss bija gatavs. Mēs vienkārši tīrakstu uztaisījām, vienkārši visu konsistenti. Jo tāpēc, ka man tajā laikā bija tāds, ka es gribu, lai šis skan pilnīgi konsistenti, pilnīgi vienā laidā. Varbūt tas nebija veselīgākais lēmums, bet tas tomēr deva kaut kādu viena telpa vienkārši. Viena daudzos telpa, albumos viss, tas, kā Marko Nelegancē, tur pieņemsim ir rakstīts, man liekas, 7 vai 8 vietās, dažādās, tur mājā, tur kaut kādās ārzemēs, tad pie studijā, un tad viss tā samiksēts. Bet tam albumam tas piestāv, jo viņš ir principā par skaisto, kas nav skaists. Tieši tā. Visu to muģeklu. Tavā gadījumā tur bija kaut cits, gribējās citu to virzienu, tā kā tas strādā. Tā kā tas pat nav īsti, man liekas, mokoši vienkārši tā tam jābūt. Jā. Nu, laikam ātrākā dziesma bijusi, kur es neesmu taisījis bītu, bet miksējis bija Dod vēl Viesuļa albumā, Ambrīs. Viņu principā to bītu uztaisīja, viņam bija vairākas versijas. Un tad mēs nolēmām par to pēdējo versiju, pēc referencēm un visu. Mums likās, ka šitais varētu krūta strādāt. Tad viņi principā uztaisīja, Viesuls viņu ierakstīja, atsūtīja man, un es miksēju, un tiklīdz bija pabeidzis miksēt, mēs ielikām albumu uz veikaliem. Tā kā burtiski on dot, tā kā viņi tika pabeigti miksēt, es aizsūtu apakaļ, ok, cool, mēlcam iekšā visu. Tas bija burtiski pēdējā vakarā, kad Ambrīs tika aizsūtīts uz visiem distribūtoriem. Labs. To es nezināju. Un lēnākais ir kāds piemērs? Nu, patiesībā ar Odu mums pēdējais albums ļoti ilgi taisījās. Tie bija 3 gadi, ja nemaldos. Un jebkura dziesma no tā albuma nevarētu teikt, ka visas, jo bija daudz ātrāk. Teiksim, ka mēs aizbraucām nometnē uz Liepāju pie manis uz laukiem. Tur daudz idejas nāca un daudz tapa. Bet bija pāris dziesmas, kas vienkārši nebija tā, ka nevarētu viņas pabeigt. Vienkārši tas, ka tās pārējās dziesmas bišķīt vajadzēja atrast to pārējo, lai atgrieztos pie tā un pielikt kaut ko vēl klāt. Tas ir normāli. Līdz ar ko tas viss bija diezgan organiski. Tas ievilkās 3 gadus, bet tas nebija tā, ka tas bija ilgi. Vienkārši tas bija, kādsam albumam savs laiks. Jā. Tā kā steidzināt procesu īsti, jā. Vienkārši tam tā jānotiek ir dažreiz. Jā. Mums arī ir projekti, kurus var uzfilmēt, tā kā nezinu, frīkojam, piemēram, tas klips, un viss tapa 24 stundu laikā, dziesma, beats, un viss, tā kā viss par 24 stundu laikā. Ne, beats bija, bet, ieraksts video, viss, bet tā ir viena diena, un tad ir projekti, kur tu vari, nezinu, mēnesi montēt un filmēt, tā kā, bet katram projektiņam savs laiciņš. Šis tāds bija šī tabū jautājums, bet ir interesanti pajautāt, tāpēc, ka pa mūziķiem daudz maz kaut kur skaidrs esam dzirdējuši kaut kādos tur Niklāvam bija tas šovs, kur viņš jautāja šajā jautājumu reperim. Un mēs zinām, ka tev ir merch, tu visu kaut kur sevi tā kā, tu atzaro. Un jautājums ir, vai Latvijā no producēšanas var nopelnīt un nevis tā kā, izdzīvot, bet dzīvot. Var izdzīvot. Jā. Un var arī nopelnīt. Viss ir atkarīgs no tā, kādi ir tie soļi, lai diversificētu to jomu, kurā tu strādā. Jo tāpēc ir skaidrs, ka Latvijā bez tā neko. Tu nevari turēties pie vienas līnijas. Tev ir tā kā, ja tu gribi darīt kaut ko savā jomā, tev jāatrod veids, kā tu vari to visu kapitalizēt vēl labāk. Tāpēc arī ir tā, ka visi mūziķi vai daudz reperi vienā momentā bija populāri, ka viņi strādāja pa copywriteriem. Un viņi rakstīja vienkārši kaut kādas reklāmas vai ko tādu. Un manā gadījumā tāpēc ir tas merch, kā viens no veidiem, kā kaut ko iegūt un kā cilvēki var mani atbalstīt. Tad ir paši bīti, klienti, tad ir miks un masters, un tad arī, protams, ir no izlaistajām dziesmām royalty un koncerti. Tā kā tas viss saliekās kopā, un tur arī tas viss veidojās. Tā kā es pēdējos 6 vai 5 gadus neesmu strādājis, kur tikai no tā pārticis. Tā kā tas ļoti izdzīvot var un arī padzīvot. Var arī dzīvot, ja pietiekam daudz laiku tajā ieliek. Jā, jo tu nevari vienkārši
zini, kā kotlešniekā maukt bītus ārā un tipa, lai kāds aizķerās. Bet, līdz vienam brīdim gan jau, ka tā var, tur bīdstāros iet, bet, es tā darīju. Jā, bet cik ilgi gribās to darīt, zini, kā, jo tu jau tomēr gribi kaut kādā brīdī piesaistīt sevi ar kaut kādu mākslinieku, lai tu, audzis kaut kur augstāk kopā, jo tas bīts, bīts, jā, bet cik reāli paskatās cilvēku to kreditam bītam. Ja tu esi sācis jau no sākuma procesa, visi zina, kur ir rots, tur ir prīsets, kur ir Viesulim samiksēts albums prīsets, jā, Marko samiksēts albums prīsets, un tad tur tas iet, man liekas, milzīgā apritē. Tā vienkārši, ja bīts ir, ir viņš bīts, jā, ir foršs bīts, jā, bet, cik reāli mēs atceramies tā tikai bītus, vai ne? Tā ir, laikam, diversificēt sevi vajag. Jā, precīzi. Bet mums tas pats ar video ir, manuprāt, jā, ja tu sevi tā kā neieliec vairākās, pieņemsim, ja es filmētu tikai reperiem mūzikas klipus. Loģiski, jā, protams. Nē, izdzīvot varētu, bet dzīvot, un vai es varētu vēl jaunas objektīvas. Tie reperi ir tik, cik viņi ir. Jā, arī. Un man liekas, video klipam ir bišķi vienkāršāk, jo tāpēc, kad it kā visi var nofilmēt ar telefonu kameru video klipus, bet tomēr kaut kam tam prēmijam visam gaismām un jūsu pieredzē ir lielāka vērtība, jau palikusi nekā kaut kādiem skaņu inženieriem, jo katrā ciematā ir savi reperi un savi skaņu inženieri. Un tā kā tik daudz, cik mums ir reperi, mums ir 2x producenti, un tie paši producenti mēģina miksēt. Bet tā kā, tas nav normāli arī, tā kā producents un master inženieris tu vari būt, tu vari izaugt līdz tam, bet startā jau ir izveidot tik daudz tie preseti, mix, kurus vienkārši uzmet un maucam. Un tas, man liekas, bišķīt lauž to visu ne prieku, bet vienkārši to faktu, ka mums nav tāda tipa, industrijas skaņa. Tas arī vienkārši pasaka to, ka es uzliku tur jīt preset kaut kādu virsū. Vai tur kaut kādā pakā bija presets. Vai tur Maidīnu kaut kādu preset. Bet kā tad mēs gribam uzbūvēt to industriju, ja mēs gribam skanēt kā vienkārši džeki, kas jau ir? Tur jau tā lieta, ka man liekas, vajag skanēt bišķīt off sākumā. Lai tu dabūtu to savu sound. Jo sadak, ja tu izklausies labi jau sākumā, where do you go from there? Kādi, tur jau tā tālāk, lieta. Jo tas ir, tu noturi, tu būsi, tevi atpazīs gan jau. Paklausieties viņam to pirmo dziesmu, un tā pirmā dziesma izšauj, un tad tu mauc tajā pašā presetā, un tad ir tāds, mēs jau šo dzirdējām. Un tur nav kaut kāds ceļš, līdz kuram tu esi ticis līdz tam soundam. Man liekas, tas ir labākais, ka tu skaties apakaļ artistiem visiem albums, kur var dzirdēt, ka viņš tur gāja cauri tām, tam viņš gāja cauri, tum, un visu laiku ir kaut kāds. Viņš pūvējās kopā ar producentu. Tieši tas sounds. Tā, ja tu uzmet presetu, tas presets. Bet, ja tu uzmet vienkārši presetu, tad viņš tāds arī paliek. Tur viens albums, otrs albums, trešais albums, tu klausies visus, un tev viss ir viens tāds garš, taisna līnija vienkārši. Tur jau tā lieta, ka Latvijā ir svarīgi, ka tu būvē to komandu ap sevi, ka ir džeki ar savām lomām, un viņi visi notic tai vīzijai, kur jūs abi, ne abi, vai tur visi 3, vai tur, nezinu, 10. Jā, mēs par šo esam ļoti daudz runājuši ar Galaktiku un Marko, ka mums vienkārši, jau tagad jau mēs esam jau savākuši daudz cilvēku, bet vienkārši visiem jāatcerās visu laiku tas, ka mēs nenākam te kaut ko, nezinu, nenormāli nopelnīt vai izkrāpt. Mēs vienkārši maucam uz vienu mērķi, lai mēs esam to karogu, mēs būvējam to industriju. Vienkārši tas, ka līdz šim ir bijuši tik maz cilvēki, kas to ir veiksmīgi izdarījuši un vispār ļāvuši un atvēruši durvis, ka mēs varam to tik veiksmīgi izdarīt šajā momentā. Un tas, ko es saku, tie visi preseti un viss tas shortcuts, tas ir tas, ka viņi ir tik pieejami, tas nevis strādā. Un parastais konsumers viņu pērk. Bet cik? Tam nav nekāds, man liekas, ilglaicīgais kaut kāds paliekošais faktors. Tā ir kā vista bez garšvielām. Tu viņu var ēst, bet ilgtermiņā tu nebūsi baigi laimīgs. Nav eksplozija. Šis man atgādināja, mēs ar Evītu vienreiz runājam arī par to, ka tagad ar internetu, arī to marketplace, ka parādās daudz filmētāju fotogrāfi un ļoti daudz, jo tu zini, kā var nopirkt kameru tur pa sotaku, paskatīties tutoriālu, tu vari filmēt, ir īpaši talantīgs cilvēks var uzreiz pelnīt. Un, man liekas, man Evīts pateica to frāzi, viņš saka, ka, un pirms tam, ka tagad arī daudzi piedāvā, bez maksas filmēt. Tas pats arī, es domāju, ka ar masteriem no sākuma, ka tev vajag pierast, tu piedāvā bez maksas filmēt turp šurp, ka uz doto brīdi ir situācija tāda, ka tie filmētāji ir tik daudz, ka tik daudz repa nav. Jo agrāk bija tā, ka bija visi reperi, visi mācēja, un neviens nevarēja atrast, kas man nofilmēs klipu, vēl kaut kas nebija tur. Ne Andrejs, ne Drē, nekas nebija. Tagad ir tieši otrādi, ka ir tik daudz
producenti, filmētāji, fotografi, un viņi ir gatavi iet darīt bez maksas, kaut vai uzsist savu skilu. Bet kur tie reperi ir? Nu, tā ir tā lieta, ko es pirmie ir teicu. Uz katru reperi ir 2x producentu, 2x inženieru, un tā kā viss tā kā, nu, ir baigais pārsātinājums. Vienkārši tas, ka, nu, mēs dzīvojam tādā laikmetā. Kreatīvā vide palika pārsātināta vienkārši. Tā kā es atceros, kad es gāju mācīties par video operatoru, tas bija kaut kādā 16. gadā. Tas bija pirmais gads, kad tajā profesijā, tajā kursā bija 20 pāri cilvēkiem. Iepriekšējos visus, tā kā pirms tam gadus, nu, ka absolvētos gadus, tur bija 10 cilvēki, 12 cilvēki, varbūt jau visiem. Nifigā, kaut kas ārā uzsprāga. Okay. Esiet sveicināti rajonā. Sveicināti Zoltūdē, bet kuras palika, man pilnīgi tas šāviens izsit ārā. Kā Red Bulls īkakoja. Tu runāji par to, ka tu kursā biji. Jā. Nu, tur pirms tam vispār, tur fotogrāfi, piemēram, un videoperatoru kursi bija riktīgi tukši, un metāla apstrāde un koka apstrāde mūsu skolā bija, tā kā tur bija 30, 40 cilvēki. Liepājā bija tas pats. Pēc tam vienkārši nosvičojās. Kad es sāku, mums bija vēl tur 20 ar kapekām pusi, protams, atkrita pirmajā kursā. Tagad viņi ir tur 2 kursi, tur ir pilns ar cilvēkiem, ir jaunas telpas, ir jauna tehnika, ir kameras, gaismas. Man nekā no tā nebija, man bija jāfilmē. Man bija pašam nopirkt labāku kameru nekā man bija skolā, un tā kamera, ko es nopirku, bija sūds. 400 eiro kaut kāda kamera, saprot. Nu, un tagad ir vienkārši tāds pārsātinājums, jo, nu, kā mums ir iPhones? Come on, es varu ieslēgt Blackmagic appu, uzlikt rāvu. Parādi man, nezinu, nu, salīdzinājumu ar kaut kādu kameru, ja mēs neskatāmies tīri depth of field un fokus, tā kā tu nevari īsti pateikt tā kā atšķirību. Tas pats jau es domāju, ka arī ar visiem tūliem, kas izmantojas priekš mūzikas apstrādes un tam līdzīgi, ka tagad jau tas thresholds vispār, lai ieiet tajā tirgu, viņš ir tik maziņš salīdzinoši, nu, kā tu teici, pirms 10 gadiem, kad sāki, ka tagad daudz lietas ir automatizētas, vai arī pa brīvu var dabūt, vai arī, nu, pa tāpat tā, zini, ka tas ir viss pieejams, bet man liekas, ka tas īsti neko nemaina priekš profesionāļiem, tādiem, kuriem ir sava vīzija, jo, tev ir tie tūli, bet ja tev nav tas iekšējais dzinums kaut kāds vai dzinums, tā kā, nu, ko tu netiksi tālu. Laiks arī izfiltrē tos cilvēkus, zini, kā ne jau pēc 10 gadiem. Un industrija vienmēr viņus izfiltrēs. Un vienmēr industrija viņus izfiltrēs. Noturēsies stiprākais, vienkārši, jo, nu, te ir tā lieta, tā lieta, kas ir tavs presets, jo tāpēc, ka man tā ir mūzika, un es zinu, ka tas vienmēr būs, tā kā, lai arī ko es darītu, lai kādu saiti, ko es tas paņemtu, lai nonāktu kaut kur es gribu nonākt, tas būs tas, ko es darīšu. Tā kā man, ja tev ir tāds doma gājiens, tad tu vienkārši neaiziet tajā kotlešniekā tā teikt. Vispār nē. Tu vienmēr mēģinās atrast jaunu veidu, kā izteikt to, kas tev ir iekšā ar dziesmu. Nu, tas ir vienkārši tā kā zīmēt gleznu, tikai tev tas ir beats, mums tas ir video, vai nu tad katram ir tas savs presets, tā teikt. Atgriežoties pie iespējas nopelnīt, kā tu minēji, ka tu jau 5-6 gadus jau patstāvīgi nodarbojies ar mūziku un no tā nopelni, kā arī, ka tu katru reizi atrodi jaunu to ceļu, kā var ar to, ko tu dari, nu, oriģināli nopelnīt vēl vairāk. Kas bija tāds, kas tev, tas atzarojums, ar ko tu esi nopelnījis, arī saistībā ar mūziku, kurš tevi nevis šokēja, bet tu tāds, wow, šitā arī varēja, un tas tev varbūt palika tagad kā viens no main income-iem. Tas nav vairs main income, bet tas wow moments man bija tieši pa beatiem, jo tāpēc, ka es neticēju, ka es varu to izdarīt. Es neticēju, ka tā platforma Beatstar strādā. 6 mēnešus pēc kārtas es biju uzlicis savu rutīnu, ka es pieceļos tur 9. 12. jau es esmu uztaisījis jau coverā ar beatu, visas silts iekšā YouTube, tur Instagramā un Beatstaros visu iekšā. Man jau automatizācija arī Facebookā es liku. Un es tā 6 mēnešus no vietas darīju, un tad es vienkārši beidzu, jo es izdegu, man nav idejas vairāk. Nav jau tā, ka tie beati, kurus es tur taisīju, bija kaut kas beigi mega, bet tas bija kaut kāds virziens, vai ne? Un beigās vienā momentā tur uz Japānu 2 nopirkās, tur uz Ameriku 4 nopirkās. Tas bija, uz vēl citām valstīm man nopirka vairākas beats, un tas tā kā man likās, wow.
Man ļoti patīk arī, ka Beatstāros ir tā iespēja, ka tu vari ņemt tā kā ekskluzīvu līsu. Un tie līsi vislabākā lieta, jo, pieņemsim, Džeki nopērk 30 līsus, un tu stilnēs pārdos beat. Un tu jau esi nopelnījis 3000, un tev vēl ir ekskluzīvi. Un tas tev iedod uzreiz to momentu, kad, ja tas beats iet, un viņu līso daudzi, tad tur kaut kas ir, un es teiktu, mēģināšu saprast, kas ir tas, un es turpinu taisīt beats pēc tās formulas, un tad tu vari kačāt. Bet tas nav tā kā... Tu vari būt labs beatstārs, beatmakeris, bet beigās tas tomēr jau pāriet uz biznesu, jo tu sāc domāt tieši par šiem labajiem faktoriem, kas tev var increasot revenue. Tu māc atkal kotlešnieku. Pēc tam. Jā, principā. Tu vienkārši skaties, kā tā kā Mr. Beast, tu skaties, kurš ir more viral brīdis. Tu vairs neskaties, kas priekš manis ir labs brīdis. Tu skaties vienkārši, šis strādā, ejam pēc šitā, tā es izkalkulēju šitos, ņemam šitos hi-hats, ņemam tos eitoids, beigās tu vienkārši ražo vienu to pašu. Bet tu kačā naudu. Bet kas tev notiek iekšā, tu tur tēdz ārā tā, ka tev tā nauda nāk, bet tu viņu nejūti. Tu pat nevar izbaudīt. Tu aizbrauc uz salām, tur nedēļu nosēd, un tev vienkārši tāds, ko es daru savu dzīvi. Sēž pie ūdens un taisu kaut kāds beats, kas man nepatīk, zini. Un viņi pārdodās kaut kādiem džekiem, kurus es pat nezinu. Tur tā lieta nav jau, tu gribi veidot savu legacy, tas ir labs veids, kā tu vari dabūt savu vārdu tur, ja tas mākslinieks izdomā to vārdu vispār ielikt, kas it kā ir atrakstīsies noteikumos, bet nevienmēr tas tiek izdarīts. Bet kā tu saki, tu neveido saikni ar to cilvēku, retā gadījumā, ja tu pats inicijē, tu veido. Bet tas tev, beigās, tu dabūni naudu, bet pretī neko. Mūsdienās jau viss ir par to, lai tu dabūni to kontaktu, tu dabūni to tālāko eju, un tu dabūni to spērienu tajā pusē. Un tad tikai no tā ir jēga. Jo, arī tas, man liekas, ka jebkurā gadījumā, tas ir ilgāks ceļš vienkārši. Tā kā to saikni atrast un būvēt, un tu zini, ka tie pirmie gadi tur var arī mīnusos iet un tā, tā kā, kad vienkārši tu investējies visu laiku sevī, un tev īsti tā kā peļņa, tā kā īsti nav, jo tu visu laiku lietas apakaļ, bum. Tehnika, studija, tur šitas, tur tas visu laiku, bet tas ir tas, ar ko tu rēķinies, jo tu zini, ka, pieņemsim, paies 10 gadi, nezinu, ods būs ancis, viņam tur nekāds būs, tajā ozola vecumā, un tad tas viss, man liekas, tie augļi jau nāks tikai, reāli pēc tam, jo, es esmu redzējis, kur ozols dzīvo ļoti smuka māja. Tā kā, zini, ja tā kā agri vai vēl, tas atnāk, bet vienkārši, ja tu nebūsi rīli, tad tu vari to dabūt ātrāk, bet ar kādu, ar ko tu dalīsies ar to visu, to milzīgo to nastu, kas tev ir bezmazliet, tā visu naudu un viss pārējais. Ja tev nav džeka, ar ko apsēsties tur pie sava tā krūtā ugunskura un iedzer tāliņu. Tas ir, man liekas, tas svarīgākais. Un ja tu to noturi to saikni, tad tas arī būs, tā kā varbūt sēdēs pie mazāku ugunskura bišķiņu, varbūt. Bet tev apkārt būs visi tavējie. Un tas būs daudz labāk. Un tas ugunskurs tāpat būs tikpat silts. Nemainīsies. Šis ir labs, šito tu smuki pateici. Tev ir grūti, tu arī uz koncertiem brauc un līdzi vienmēr pieņemsim odam vai, kad viņi uzstājās. Tev nav tā, ka tev grūti ir klausīties koncertu, ka tu fokusējies uz skaņu pa daudz, jo, kā tur skan, pieņemsim, tavs miks masters, un ja tur tums ir džeks skaņotājs kaut ko izdarījis, tev nav tā kā grūti izbaudīt koncertu. Es parasti cenšos vienmēr, kur mēs esam aizbraukuši iepriekš, tā kā aiziet paklausīties un arī nekautrēties un pateikt, vai sliktākā gadījumā paņemt to iPad un piekoriģēt. Tas ir tā kā pēdējais variants, ko viņi tur koriģē. Protams, ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ir ļoti neatsaucīgi, šie skaņotāji, un īpaši mazpilsētās. Viņi ir domā, 20 gadus māc 30. Viņi domā, ka ko tu man te teiksi no Rīgas atbraucas puišals. Knapi, tur 18 gadi, 19, tā nekad nav bijis. Bet ir tas vaibiņš. Bet tā kā, come on, mums ir sava skaņa, mēs gribam skanēt tādā veidā, un tā kā šajā gadījumā tavs ausis, ar tavām zaļuma ballēm, nav tas, ko mēs gribam. Un tā cīņa ir konstanti vienmēr bijusi. Tu neies uz zaļuma ballu regulēt skaņu, jo tu nezini, kā zaļuma ballē. Tieši tā. Un tāpēc arī ir, es jau arī, es neesmu stūrgalvīgs studijā, kad cilvēks paprasa, kad viņš grib skanēt tā. Es, protams, izvērtēju faktorus, kāpēc tā varētu būt labāk vai sliktāk, bet bez pamēģināšanas es nevaru pateikt, vai tā ir labāk vai nē. Tāpēc pamēģinu, ko es tev saku, dzirdam, vai skan labāk vai nē, un tad izvērtējam, vai tā ir labi. Tāpat kā mums video Marko vienmēr tā, parādi šito kadrus, es zinu, ka šis kadrs nebūs. Parādi, tas labi. Mēs pastamies, jā, labi nav.
Tad tāds, bet, ja Bet tu tam ir nepaskatītos, jāiziet cauri, ja jā. nepaskatītos, tad vienkārši būtu tā rūgtā garša būtu bijis, ja būtu kā būtu bijis. bijis. Jā, vienkārši. Labāk nekad nedomā to, kā būtu bijis. Vienkārši izdarīt 5 sekundes. Jā, tieši tā. Jā, tieši tad tā. dažreiz 10 minūtes, nekas. Bet tā koncerta izbaudīšana vispār ir interesanti. Pēc traumas, kad tu filmēji, bildēji, vispār vai tu prasi, vai viņš izbaudīja koncertu. Man tagad tā doma ir, ka mēs reāli aizejot, jo mēs katrs, to var nosaukt par darbu, cilvēku no malas domā, ja tu filmē, ja tu fotografē, vai tu liec bītu, vai tu MCO, ka tas jau ir kā darbs, ķipā. Ka mēs jau, tas ir mūsu veids, kā mēs baudām koncertu. Jo tu nevari salīdzināt ar to, ka tu spēlē, fotografē vai filmē, tas ir tas pats, kas cilvēks stāv, skatās un koncertā kačā. Es domāju, ka mūsu uztvere jau par to izbaudīšanu koncertā ir jau bišķiņa abstrakta, kā skatītājs. Man vienkārši tas tieši pēc traumas bija, ka mēs nokāpām nosnēsāts. Koncerts jau ir beidzies, un es pat palaidu. Pat neesmu paklausījies. Es parasti vienmēr visu dziesmas dziedu līdzi, tāpēc es bieži, kad skatos savus klipus atpakaļ končiem, vienkārši es tagad vairs to cenšos nedarīt, jo vienreiz noķēru nenormāli labu kadru, un es tur vienkārši visas lirikas maucu līdzi, un es dzirdu savā mikrofonā. Bet, ja tu uzliec shotgunu, tad nedzirdi. Pieņemsim, tad, kad uztaisīju, tikko man bija Prusakam tas reels no Holyfest, kur viņš iznāk ārā. Tur arī es maucu ritīgi līdzi, tāpēc viņš arī man priekšā kamerai pienāk, un tā kā šī tā te sāk darīt, jo es maucu lirikas. Bet tā kā man bija shotgun miķis, dzirdēju tikai to, ko viņš saka, viss bija kārtībā un ideāls video sanāca, bet reāli, ja es būtu dzirdējis to, kas ienāca iekšā, es neizmantotu visticamāk to kadru. Tas ir ielas neiznāk. Jā, un viņš neiznāk. Tā kā, jā, par to jāpadomā, vienmēr jāliek laikam shotgun miķis ir, jo man gribās, es negribu klusēt, kad es filmēju, man ritīgi kačā, un tad vienmēr labi kadri arī sanāk, ka tu pats ieej. Protams, tu vaibo, un tu esi tajā straumē. Tu esi straumē, reāli. Jā, Tev ir kāda dziesma, kas tev patīk, un tu klausoties viņu domā, bāc, kaut es šito būtu noproducējis? Man ir bijušas tādas dziesmas, pavisam noteikti. Viena no tām dziesmām bija Ozolam Neona pilsētas albuma dziesma Neona pilsēta. Un man tā kā, es nezinu, kāpēc, bet tā dziesma vienkārši ir tas beats, tā kā viss, tas tā kā liekas tik krūts tajam laikam, jo tas bija kaut kāds 17. 18. gads. Tas cyberpunk. Jā, un viņam tas vispār tas viss albums, tas stāsts, tas viss, man liekas, tajā laikā bija tik revolucionāra lieta un ļoti fresh, un tieši tā dziesma bija tāda, pats kaut kas būtu uztaisījis šo dziesmu. Un tā kā, bet bija no Ansims Karabejs vai Melnie panti, man vienkārši liekas, tā kā, ja es būtu uztaisījis to dziesmu. Labi, arī Rolands Če un Ansis Smagi ir insane dziesma. Jā. Tas bija sīks, man tā bija viena no vienīgajām latviešu dziesmām, kur man bija Es zinu, ka tu dažreiz ej pa ielu, kad ir sīks klausies kaut kāds slims šēdī, un tu domā, ka tu esi iekšā filmā kaut kādā, man no Smagi tā bija. Ja ir itīgi mīni magu, tā es tur sīks galīgi 1,30 m. Vēl viena ir ļoti netifiska, būtu Knife Party Centipede. Tā bija man viena no mīļākajām dziesmām bērnībā. Ja es būtu uztaisījis to dziesmu, es biju tāds skrilīgs galva, visu šito dubstepu un visu rīdījums, viss tā kā vēl aizvien man ir tā, ka, ja man viss šitā repa lieta un viss skaņa inženieris neaizies, es maukšu kaut kur uz Eiropu, būt tur Briselē, Beļģijā, tur būt rīdim DJs. Tas bija tā, tomorrow is another day, tā vēl bija tik agrāk. And you worries. Bet tā bija, man liekas, fāze, kurai bija jāiziet cauri. Jā, protams, citiem bija metāls, citiem bija tas. Un, man bija arī metāls pirms tam. Man vispār metāls. Tā kā, es nezinu, vai tas ir tā kā, no tēva puses, bet tā kā, man reāli vispār neštaistīja tā mūzika. Man labāk klausos elektronisku noizu nekā... Jā, man nesaistīja heavy metāls, bet man patika dziedošais. Tas tā kā ķipā, viņš skaitās metāls, bet viņš tāds priekš metāla galvām, viņš skaitās kā roks. Tur tas pats 3 Days Grace, piemēram, viņam nav īsti tā kā heavy metāls. Ir tas dažreiz liriskais, tas metāls, kurš reāli metaļugām viņš pat necepīja. Nevienam, īstiem metālistiem nepatīk. Tur, piemēram, tur kaut kāds, nezinu, Slipknots jau arī bija ļoti Skilets jau arī un viss šitie. Jo viņiem vokālisti bija tā kā eņģi. Metāla grupu vokālisti, es nezinu, ko viņi dara vokāla lesenos, bet viņiem balss, tā kā tas diapazons ir viņi vienkārši to balsi, man liekas, tā čakarē, līdz viņi vienkārši atslēdz vaļā kaut kādu 50 līmeni, un tu vienkārši augstāk vairs nevar. Tā kā 3 Days Grace līdz singers, viņš no
basa aizgāja līdz tā kā eņģeļa balsī. Vienkārši tur, tas pats jau arī šitam te, kas taisīja Toxicity? Šitas te ir System of a Down. Tā kā, viņiem tā kā arī tas līdz singers ir vienkārši pilnīgi jobnuts. Tarskjans, man liekas. Jā. Viņam arī, viņš var tik augstu uzdziedāt un izklausās. Jā, viņam tie solo projekti arī ir crazy, un tur viņš diezgan augsti dzied. Tas ir metāla māksliniekiem, tas, man liekas, viņa trumpis vienkārši. Bet atgriežoties pie Latvijas, jo jūs abi pateicāt, kas jums būtu. Es muzikā maz ko saprotu, es tikai zinu to, ka man patīk, man nepatīk. Bet ja es tā iedziļinātos vispār beatā un vispār skanējumā ārpus vārdiem, man ļoti fascinē, kad es katru reizi dzirdu 8 uz 8, kas ir tas beats un tas, kā viņš momentos ienāk, pazūd vēl kaut kas. Es visu laiku pat, lētākajās austiņās es eju, un man ir tāds sajūta, ka es izeju cauri kaut kādam tajam ciklam, un tas būtu man tāds Nice. Cool projekts. Nice. Tev ir vēl kaut kāds sapnis nepiepildītais ar kaut kādu mākslinieku, ko tu vēlētos sadarboties, vai tu jau esi savu to bucket listu aizpildījis, vismaz mūsu platuma grādos? Es laikam vienkārši gribētu ar visiem, ar kuriem es esmu sadarbojies kā skaņa inženieris, vienkārši sadarboties kā producents. Jo tā kā man gribētos vairāk uz beatiem, jo tā kā miks un masters ir lieta, kas man ritīgi ir tuvu sirdī, un tas ir tas, ko es daru, un tas man padodās. Bet taisīt beats ir lieta, ko es vēlos ļoti ilgi, un tas ir tas, ar ko es visu sāku. Un tas miks masters vienkārši atnāca aiz intereses par to, kā tas ir. Un tad tagad, jā. Tā kā, bet pa lielam, tā ir man atbilde ar visiem, kuriem es esmu strādājis, bet tā kā tieši no otrā aspekta es gribētu piestrādāt. Vienkārši turpināt to ceļu, bet vēl paplašināt. Jā, precīzi. Jā. Kā tu domā, kur latviešu reps būs pēc 5 gadiem? Īstenībā grūti teikt, jo tāpēc, ka noteikti būs vēl kādi jauni džeki, tāpatās kā Viesuls un Ots parādījās, un Marko, un viss tā ēra. Pēc 5 gadiem būs droši vien vēl kaut kādi 3, 4, varbūt 5 džeki, kas būs tad. Bet kuri tie būs? Būs vienkārši tie, kas izturēs, jo, kā jau mēs minējām, ir ļoti liels pārsātinājums. Ir daudz džeki, kas to dara. Un jau arī dāmas mums ir, kas to dara. Vai ne? Un tad vienkārši kurš izturēs? Kura kliķi izturēs? Jā, pat Latvijas undergrounds jau sāk dalīties savos līmeņos. Jā, tas labi. Man kaut kā patīk, man patīk tas pārsātinājums, jo mēs ar Galaktiku par to runājām. Man ļoti patīk paklausīties Viesulu, Marko un Odu, un viņiem ir pieiet, viņiem ir flows, lirikas, vispārējais, bet dažreiz man gribās vienkārši paklausīties skābi. Vai tur mula, get mula, ka vienkārši man šauja ārā ausis, un džeks vienkārši par perkusetiem mauc, un vienkārši pilnīgi tā kā reāli, lirisku dampu, bet vienkārši tas strādā. Man vajag dažreiz enerģiju ritīgi, un tad man patīk, kad ir undergrounds, viņam vajag būt, jo tas iedod vienkārši tev vēl vienu outletu, kur izlādēties. Protams. Jo, es vienmēr šo visiem saku, hip-hop klausīties, tā ir ļoti daudz patēra enerģiju. Ir tīpaši lirisku hip-hop, jo, ja tu seko līdz visiem vārdiem, centies analizēt bārus, pieņemsim, amprīs noklausoties vairākas reizes, tev ir daudz patērēs enerģiju, tev ir jāpaklausās, jāieklausās, jāsaprot, par ko tā tēma ir, kāpēc viņa tāda ir, double entendres, viss pārējais. Bet dažreiz tu vienkārši gribi paklausīties, nezinu, T-Painu, vienkārši tur shake your ass, nezinu, kaut kādu Lil Wayne, dažreiz vienkārši uzliec ko, lai tu vienkārši vari atslābināties un nedomāt par nevienu liriku. Tu vienkārši klausies to bounce tikai un beat, un kad tev blast ausis cauri ar kinda sūdīgu miksu, kurš strādā. Reku mums undergroundā jau tāpat, kā es minēju, ir rotācija pa tiem 5, 6 gadiem, vai ne? Tad undergroundā tieši tas pats ir, jo, teiksim, mums bija pirms 5 gadiem, mums bija regejs, mums bija primāts. Jā, un tad bija vēl pāris cilvēks, teicu, visus, protams, nenosaukšu, bet tie bija tāds spilgtākie, kurus es atceros. Jā. Bet tagad atkal ir, kā tu teici, mula, get mula. Jā. Mums ir Capars, kurš jau lēnām jau sāk virzīties. Agrāk vēl Trillium Angels, tāds džekiņš, daudz, Capars, Ziets. Jā, tie ir tagad. Tie ir tagad. Bet, teiksim, man no tās rotācijas, no tās ēras uz šo ēru, man likās, ka pagājušā ēra bija daudz interesantāk, jo tā mūzika, ko, teiksim, tieši primāts, kā piemērs ir radījis, viņi bija tik ļoti citādāk, viņi bija tik ļoti kaut kas fresh, un tā kā bezuzē likās, ka kāpēc tu neturpini taisīt mūziku, tu būtu reāli ticis augšā.
Jo tā kā viņi ir grūti sagramojami, tāpat kā JPEG mafija vai tur, tā štatu puse. No JPEG mafijas jau mēs kaut kad ar Galaktiku to runājam, vai nu tev viņš patīk, vai nu tu viņu ienīst. Tur nav in between. Viņš ir tāds, tur ir vai nu tev ietspīja, vai nu tev liekas, kas tas pa mūsu ar vispār ir pārāk eksperimentāli. Bet tas ir tas, kas arī ir tas outlets, kuru gribās dzirdēt. Man liekas, ka tagad arī DJ Sexy Beats, Ace Fronto. Ace Fronto jau bija pirms 5 gadiem. Jā, bet tas stila viņš ir ļoti labi. Es par to, kas man ļoti patīk šobrīd, tā kā no oriģinalitātes. Un kā sauc šo džeku, viņš beatmakers ir, un viņš uztaisīja tikko albumu arī no tā visa grupējuma. Tāds viņam vienmēr tāds sagī pēns, gari mati diezgan tāds džekiņš. Viņš ir arī... Viņš ar visu, ar bitinieku, visiem tiem, man liekas, arī tur sēm. Kā viņam bija tik kārdi, es vēl nesen viņu runāju. Viņš ir galvenieku, ļoti labs draugs. David Armsdale. Jā, David Armsdale, exactly. Jā, tie ir tādi piemēri, kas arī no šīs ēras man ļoti uzrunā. David Armsdale, man liekas, šobrīd, tā kā viņam tikko, kas tas projektiņš iznāca, man liekas, ok, nice. Šis ir ļoti fresh un ļoti forši un interesanti un vizuālais tēls. Viss ir tāds, ok, original. Interesanti vienkārši. Mula Getmulla arī man kaidietas. Viņš ir vienkārši... Dažas dziesmas man nepatīk galīgi, bet dažas dziesmas ir tādas, ka man tāds tik labi, tā kā viņam... Un tas ir arī tas, kas ir tieši. Funny stories par DJ Sexy bija. Tas bija vienā darba intervijā, kur bija jāparāda mūzika, jo tas bija mūzika saistīta vakāns. Un es parādīju DJ Sexy Beat. Tās, let's go. Reku būs. Viņi klausās tādu, ok. Labi ir, ne? Viņi teica, kas tev liekas saistoši, kas tev liekas interesants. Es tikko reāli klausījos šito nākošu šeit. Viņš ir tā kā afrobeat / hip-hop / cloud. Es nezinu, kā pat viņu ierāmēt. Viņš ir interesants džeks. Kādu padomu tu dotu tagad, pieņemsim, jaunam 16-gadīgam zaļam producentam, kurš, pieņemsim, tagad pabeidz 9. klasi, un viņš tagad domā, iet, nezinu, uz tehnikumu vai uz vidusskolu, un viņam ir tāds jāsāk domāt, ko darīt, ko tu tā kā, kāds būtu varbūt tavs ieteikums, kā darīt un kur neiebersties, varbūt sākumā tie visi. Kā es pieņemsim, es parasti, kad kādam jaunam filmētājiem, es varu tik daudz ko pateikt, jo mēs visiem technical difficultyiem, tehniskajām problēmām, latviski sakot, gājuši esam cauri, kad vienkārši tas viss ir tik ātri atrisināms, un es tur īstenībā gāju nedēļām cauri vienam sūdam, lai saprastu to, ka man bija, nezinu, jāieslēdz viena poga bez mazē. Es ieteiktu to, kad jābūt racionālam ir tikai un vienīgi ar naudu, save up money, jo tas vienmēr var noderēt, jo tehnikas gļuki vienmēr var notikt, kaut kas vienmēr var saplīst, un rezervi vienmēr ir vajadzīgi, ja tu ej kreatīvo nozari Latvijā. Un tas ir save up, bet neesi racionāls uz idejām, neesi racionāls uz emocionāliem lēmumiem, kas ir saistīti ar tavu, to, ko tu vēlies darīt, uz tavu to virzību, ja tā ir mūzikā vai kreatīvā, kurā sfērā. Vienkārši dari, uzdrīksties un nebaidies runāt ar cilvēkiem, jo tas ir tas, ko mūsdienās cilvēki visu laiku baidās runāt. Man ir bijuši cilvēki, kas pienāk klāt, tad man likās, tu aizņemts, negribās tev runāt, tu tur stāvēji. Es saku, es tur vienkārši stāvēju, tur ir pienākt, mēs varam parunāt. Mums drēštais bija, ka daudziem arī, kad neiet pie drējo, viņš tu jau tik krūts video filmē, ka viņam ir tik dārgs, es nemaz nejautāšu. Dažreiz paverās visas iespējas reāli. Šitā man bija ar Katapultu. Es ar viņu parunāju 2019. gadā vai 20. kad bija Neona pilsētas sāgas noslēguma koncerts Vagonu hallē. Ne hallē, bet Vagonu Latvijas dzelzceļa muzejā. Pie bibliotēkas. Un viņam bija afterīts Tallinas ielas kvartālā. Un es biju, principā, tikko uz Rīgu pārvācies no Liepājas, un man bija tas mindsets, es eju runāt ar visiem, es eju runāt un darīt un visu. Un es satiku viņu, es zināju, kas viņš ir, es zināju, ko viņš ir darījis. Es piegāju pie viņa parunāt, iedevu preizi par visu to, ko viņš ir izdarījis, par to visu Kalīfa gabalu, ko jau sen zināju visu. Jā, un tā kā, un tagad nesen, pirms 2, jau īsumā pirms 2 vai 1,5 gadu, es biju Nīderlandē pie savas draudzenes, ka viņa tur mācījās, un te es aizbraucu pie viņu uz Amsterdamu, uz viņu studiju. Un viņš atsaucās uz šo situāciju, es viņu par to nebiju runājis. Viņš teica, es īsumā tev jau no tā laika atceros. Tie reāli 7 gadu atpakaļ.
Un tā kā mēs baigi par to nebijām runājuši, viņš tā ritīgi atcerās, ka jā, tā bija tā. Un viņš vēl atcerās man čomu, kas bija līdz vispār nav ar mūziku saistīts. Viņš pat atcerās, kā viņu sauc. Es domāju, ok, cool. Un tas tā kā jā, atkal runājiet vienkārši ar visiem, ko jūs redzat runājat, jo bez runāšanas jūs paliksiet tur, kur jūs esat. Bet, ja jūs runāsiet, būsiet komunikabli. Tas ir tas virziens uz to, lai jūs diversificētu to savu virzību un jūs varētu atrast tos veidus, jo, kaut vai rakstiet, rakstiet ēpastus, mēģiniet sarakstīties. Jo nerunā, jo tu īsti nesapratīsi, ko. Jo tad labākais, kas ir cilvēku, tā kā vārds vārdā, mutes mutē, tā teikt, tā ir labākā gan reklāma, gan uzziņas avots, jo to, ko citi domā, un ko visi domā, to arī visi domā. Nevis, ko tev pateiks internetā. Kas ir labākais padoms, ko tev ir iedevuši? Bāc. Reāli grūti tā atsaukties uz vienu konkrētu padomu. Daudz cilvēku man ir visu kaut ko devuši, mindsetā un domāšanā, bet tāds viena frāze man nav baigi iesēdusies, godīgi sakot. Es vienmēr esmu bijis, principā no sākuma pārceļoties uz Rīgas, vienmēr jūties tā kā es daru to lietu, es eju savu ceļu, un es zinu, kur man ir jānonāk, un es komunicēju, esmu komunikabls, un no katras situācijas paņemu kaut kādu mazumiņu un salieku tās nākamās trepas, tos nākamos pakāpienus. Es baigi neatskatos. Es turpinu iet. Man apkārt ir ļoti daudz foršu cilvēki, kā Niklaus, kurš man vienkārši ir, principā, palīdzējis uzbūvēt to deksmi par mūziku un palīdzējis izveidot tādu step by step gaidu, lai vispār es varētu uzsākt pārdot beatus un veidot kaut kādas kompozīcijas un kā to darīt labāk. Niklaus beatmakers. Jā. Okay. Un pasakoties viņam, es esmu vienkārši turpinājis darīt. Ok. Tagad atceros, runāju tieši par Niklau. Es biju viņa jaunajā dzīvoklī, mēs tur skrūvējām viņam gultu. Un es šaubījos par kasetēm, kuras es pārdošu straumē, jo nākamajā dienā bija strauma, un man viņas vajadzēja vēl ierakstīt un visu, un es tagad domāju, ko lai es tur tā kā salieku, kā lai es to smuku salieku. Viņš teica, bīti ir tavu mazulīši. Stāv aiz viņiem, tev viņi jāsuporto, tie ir tavējie bīti, viņi ir kruti, izej cauri, un tu atradīsi zeltu. Un es nezinu, vai tas ir padoms, vai tas skaitās šajā segmentā iekļaujošs fakts, bet izdarot to, es arī viss kasetes pārdevu, un man viss sanāca. Viņš tik daudz gadus, jo, starp citu, fun fact, es, kad sāku vispār nodarboties ar video sfēru, es taisīju spēlēs, datorspēlēs videoklipus. Un viens no tiem atzarojumiem, ko es darīju, bija GTA San Andreasā online. Es driftoju ar mašīnām, ar tādu LG mašīnu, un es taisīju visādus editus, tur kaut kāds tur trakos, tur efektiem visu. Un 13. vai 14. gadā viena no dziesmām, ko es izmantoju, bija Niklau beats, pāris dūmu, pāris grāmu. Tā ir dziesma, kuras dēļ es sāku producēt. Jā, labs. Tā bija dziesma, ko es izmantoju tajā video, es atceros. Man joprojām tas video pat ir. Visticamākais, ka tas ir tas video, ko es pat esmu skatījies. Un tā kā nopietni, ja tā bija dziesma, ko dzirdēju. Kuš viņa sauc. Jā, es domāju, tā kā es domāju, Džeks ir burbuļsīlts. Kaut kāds viņas skan tik amazing. Es viņu pirmo reizi noklausījos, man bija tāds, ok, uz šitās dziesmas es uzeditošu video. Un nice. Es pat nezināju vispār, ka tas ir... Ir ļoti liela iespēja, ka es leģitas skaties tos videos. Es domāju, es tā kā inspirējojies no tā. Crazy, tas ir, jā, jo tas bija... Paldies tev, tu esi inspirations. Tas ir interesanti. Galēc, ka es tad nezināju vispār, ka es nezināju, kas tāds Niklaus vai kas ir. Mēs tas pirms cik jau? Daudz. 12 gadiem. Wow, 13 gandrīz. Laiks, Svēts paliek. Kas Raivī tev ir labākais padoms, ko tev iedeva? Es pat teiktu, ka man īsti arī laikam nav viens padoms. Es vienkārši visus cilvēkus ļoti daudz uzklausu. Man patīk klausīties. Es esmu tāds cilvēks, kurš man patīk daudz runāt arī, bet es daudz runāju tikai tad, kad esmu daudz klausījies. Es, pieņemsim, jaunā kompānijā nekad daudz nerunāšu, jo man sākumā patīk saprast, kas tas par cilvēku, kā viņš uztver lietas, ko viņš dara, un tad es tā kā varu. Un tāpēc es nezinu, man īsti laikam nav padoms viens, man vienkārši ļoti daudz, es nezinu, man arī paveicies ar daudz cilvēkiem vienkārši labiem apkārt, kas vienkārši visu laiku ik pa kaut kādai nedēļai iedod kaut kādu labu padomu, tāds, šis bija labs. Tikko noreģistrējās, man Opaps teica, vienmēr līdz dzīves beigām viņš teica, katra garām palaist iespēja ir kā grēks. Un tas bija tas, ko es diezgan esmu piekops arī, es teiktu tā. Bija šīs reflekt.
Jā, paliekot pie tā, ko es teicu, tāpat kā bērnībā. Iemesls, kāpēc es nedzeru kafiju, ir patiesībā ļoti smieklīgs iemesls. Mana mamma man kaut kad, kad bija sīgs, viņa pateica, pagaršo kafiju. Es pagaršoju, un tāds, fuj, cik rūkta. Viņa tāda, nekas, tad, kad tu paaugsi, es sapratīšu, sāks dzert kafiju. Un es teicu, nē, es nekad nedzeršu kafiju. Līdz šai dienai es neesmu izdzēris nevienu kafijas krūzi. Ko tu stāsti? Nevienu. Es esmu izdzēris tikai Starbucks, macchiato, frappuccino, kaut kādu super sugarī, tur ar šito visu. Ar aliņu to nebija tāpat? Kas tad? Ar aliņu to nebija tāpat? Come on. Kaut kas paliek gēnos tomēr. Bet jā, ar kafiju, jā, es smieklīgi. Man ir 26 gadu, un es neesmu izdzēris nevienu kafijas krūzi savā dzīvē. Tā kā reāli kafijas krūzīti vai kaut kādu. Bet cik Red Bulls tu esi izdzēris? Oi. Daudz. Daudz, ļoti daudz. Ja skaitīja būt miljonārs. Jā, visticamāk, jā. Bet jā, kafija, tā kā man nav sanācis. Es pat laikam, es nezinu, varbūt, es domāju, ka kaut kad es apsēdīšos, ka būšu vecāks un, nezinu, paņemšu cigāru un pamēģināšu padzert kafiju. Varbūt tas kaut kā... Cigārs? Varbūt tas kaut kā sajies labs kombo un uzreiz pēc tam stoleti. Labi, tā, pāriesim uz vienu segmentu, tādu jaunu segmentu, tāpēc, ka tu esi producents. Un ar filmētājiem šo segmentu nevarēsim izpildīt. Un segments saucās, katras dziesmas ir stāsts, kur es vienkārši paņemšu, piemēram, es vai Aleksandrs, mēs paņemsim kaut kādu dziesmu no albumiem vai lietām, kur tu esi strādājis, miksējis, producējis, un vienkārši no tās dziesmas uzjautāsim kaut kādu jautājumu, vienu vai divus pieņemsim. Un es varētu sākt ar Viesuļa N-Prīs, kuru tu esi miksējis un arī masterojis, vai ne? Un ierakstījis arī? Jā. Tad sāksim ar Pasarga Dievs. Ļoti labi dziesma, viena no maniem favorītiem tajā albītī. Kā vispār tieši par šo dziesmu, varbūt pat ne, bet drīzāk par albumu, kāpēc tieši kā jūs satikāties, kāpēc pie tevis atnāca ar to albumu? Patiesībā jau iepazināmies mēs tajā momentā, kad mēs rakstījām Odam nestāst mammai dziesmu spēlē, un tad mēs iepazināmies ar Bruno un Sebastiānu. Un Viesuļu menedžeri. Jā. Tad mēs kaut kā kopš tā laika draudzīgi koncertos vienmēr gājām viens otram garam un tad rādījām šitā. Es nezinu, kāpēc es izdomāju parādīt šitā vienreiz. Tā bija vienkārši lieta, ko mēs darījām. Mums ir vienmēr ar Viesuļu, ka mēs satiekamies ar ātrais dripčeks, tā, kas kājās, kas biksas un nosauc visas cenas un šos firmas ir vienmēr labs. bet tad mēs vienkārši viens otru zinājām, pazinām, tad Lupatu Leveros ierakstījām, ko tā ierakstījām, nomiksējām arī daļai nofilmēju pie manas studijā. Ko vēl mēs ierakstījām? Lupatu Leveros smieklīgi, ka tā dziesma pirms viņa iznāca, mēs ar Galvenieku tieši spēlējām fucīt un ar Viesulu mums bija tā komanda FK Five Lakes. Un viņš tajā čatā iemet to dziesmu, es atceros, tā bija pirmā, man liekas, viņam pirmā dziesma Galveniekam, tieši. Atceros to dienu pat tieši, kad tā dziesma iznāca. Man liekas, Pastāra tiesa bija pirmā. Jā? Man liekas, ka tas bija pirms tam, jā. Varētu būt, jā. Mēs viens otru zinājām, un tad bija viens februāra dienas vakars, kad viņš kopā ar Sēngvinu man uzzvanīja FaceTime'ā, un mēs vienojāmies, ka mēs to albumu taisam, ierakstam, un ka viņi nāk pie manis, un mēs darām to visu. Un tā novienojušies. Mums pagāja moments, kad mums bija, tā bija Lielā Džanga. Jā, Lielā Džanga koncerts, mums MSNs, Gramsters Neons, bija Palladium koncerts, izdarījām to, un uzreiz pēc tā koncerta lecām iekšā tajā albumā, un principā 2 mēnešu laikā mēs arī viņu labi salikām. Pasarga Dievs bija interesants moments, kad viņi ierakstīja viņu Itālijā, viņam bija nometni Itālijā. Jā. Bet mēs mēģinājām viņu pārrakstīt studijā. Un mēs viņu ļoti ilgi mēģinājām pārrakstīt. Tās bija, man liekas, 4 vai pat 8 stundas, ka mēs viņu mēģinājām pārrakstīt. Bet tās bija pāris frāzes, kuras mēs mēģinājām pārrakstīt. Un tu beigās pēc visām tām stundām, tās pārrakstīšanas un visa, mēs ielikām Demks valkās.
Tas pats, kā Marko albumā, tieši tas pats arī notika ar kaut kādām 1 vai 2 dziesmām. Nevar noķert to pašu sajūtu vienkārši. Tas nav iespējams. Tāpēc jau arī, man liekas, tas bija labs atgriežoties pie tā, kāpēc jūs albumu rodu rakstījāt vienā dienā, tāpēc, ka, jā, pēc tam tu vairs nevari viņu atsist atpakaļ. Jo tajā dienā tu jūties kaut kā tā, tu biji izdzēris šito, paēdis to, kaut kas tev uzzvanīja un izbojāja bišķi tev garstāvokli varbūt, un tu tagad esi nedaudz dusmīgs, un tev rītā jau vairs nav tā deksme, dusma, nav tā pati emocija forši. Jā, tāds ir tas stāsts. Daudz stundas pavadīts, un tieši tajā dziesmā notika tā. Tur ir kaut kādas, nezinu, kāds vēl stāsts tur būt. Tad sanāk, ka reāli man nākamais jautājums bija par grūtākā dziesmu. Izklausās, ka tā arī izklausās, kad arī bija grūtākā. No tā albuma laikam tā arī varētu būt. Nē, īstenībā klāt, man liekas, pati pirmā. Jo tāpēc, ka tas Beat Switch bija tas, bet vēl to paturpinot pasaka Dievs. Tur vēl bija lietas, kas vienkārši mainījās uz beigām. Teiksim, tur bija pirms pēdējā piedziedājuma viņam ir tāda bridžu sadaļa, un to bridžu sadaļu viņa nebija, viņa neeksistēja līdz principā pēdējām pāris dienām pirms albuma release, un viņu vairākas reizes tur pārrakstīja visādās formās, vairākas citas lirikas, viss kaut kas citādāks. Un tad, kad bija tas īstais, tad es vēl izdomāju, tur ir tā kā pockets beatā. Un es domāju, bāc, tu visu to dziesmas atvilc, tā dziesmas skan, nu tad vienreiz atvelc un uzcit, lai ir. Un tad mēs ielikām to pocketu. Sangis pateica, tipo, neliekam to pocketu. Es saku, come on, Jackie, tā kā, tur vajag to pasarg, Dievs, vajag to pocketu, jo tā būs tā vieta, kur publika viņa dziedās. Es tieši tādu vietu arī visvairāk. Un viņi iehito, un es viņiem tā kā saku, vajag to vietu. Un Saimnieks tāds, labi, bet es uztaisīšu viņu krūtāk, jo mēs vienkārši ielikām tur to poketu, izgriezām bedri. Un tad viņš tur vienkārši pielika reversu. Tāds reversiņš tāds tā kā, un lūk, tā tas notika, tā ir tā dziesma, bet aizklāt tas stāsts, tur nav nekas mega diži interesants. Visvairāk laika mēs pavadījām tieši ar to distoršanu, kas ir otrajā daļā. Mēs mēģinājām viņu dabūt tieši tādu, kādu viņi ir iztēlojušies, jo es tur pa savam mēģināju. Tā ideja bija tāda, Sagants atnāca ar savu vīziju, un es pamēģināju izdarīt savu. Ja? Un tad mēs sākām likt to kopā, un beigās mēs izdarījām, kā ir. Un tieši dabūt to viduspunktu bija tas visgrūtākais faktors. Un viena lieta, ko mēs visvairāk cīnījāmies, bija tā, ka sākās jau tās otrās daļas otrā pusē jau uz beigām. Tur izklausās, ka tur bezliet tāds koris pienāk, ka viņi to paceļ gaisā. Vot mēs to nevarējām dabūt visilgāko laiku, nevarējām saprast, kāpēc tur viņi skan tā, un kāpēc, demkā viņi skan tā, un kāpēc mēs te nevaram dabūt to. Un arī neilgi pirms izdošanas sapratu, bāc, reku, pamēģinām šito nogriezt, un bāc, bum, viss ir gatavs. Tas ir par tiem mazajiem tehniskajiem ķibelītēm, kad vienkārši dažreiz ir tas tik vienkārši. Tas bija burtiski pāris decibeli. Tu jau esi tik ļoti dziļi iekšā, ka tu jau meklē jau tā kā, tu meklē pārāk dziļi, bet vajag vienkārši panākt malā un paskatīties tā kā no ārpus un grūti. Dažreiz mums ar videoklipiem tas pats ir tieši kā bija uz to muzeju Rīlu, Marko. Kā, kad aiztaisās tās durvis. Tas tik dziļi iekšā projektā, ka tu nepamani tik svarīgu lietu kā durvju attaisīšanu vai aiztaisīšanu. Vienkārši. Un tu jau esi ieciklējies, kā to gaismu tur pieregulēt, kā tur krāsu kaut kādu izmainīt. Dažreiz vienkārši vajag atrauties no rīta, patnākt un pilnīgi tikko paēdis, izmazgājis zobus, vajag noskatīties vai noklausīties tavā gadījumā. Forši. Par klāt, principā tas arī tieši bija nākamais, ko es gribēju jautāt par to dziesmu, jo tur arī bija, man likās sarežģīti diezgan tas, kad viens beidzās, otrs sākās, tas arī bija. Okay. Par nelegāns runājot, kādi ir stāsti aiz tiem skaņdarbiem? Sāksim ar īsu brīdi. Tur patiesībā nav nekas baigi dišs tieši šajā dziesmā. Man liekas, no cilvēkiem. Tur sanāca tā, ka vispār tas albums ir izgājis caur tik daudzām ausīm, tik daudz, man liekas, versijām un variantiem un variācijām visādos aspektos, gan skaņā, gan bītos, gan elementos un tā tālāk. Bet tā gala lieta vienkārši tas, ka tāds apjomīgs tas projekts, pats par sevi tas projekts bija diezgan apjomīgs tajā dziesmai. Tur daudz celiņu un visu, un mans M2 dators ar 24 ramu, viņš īsti nevarēja viņu tā smuki tur savākt līdz galam, bet es atradu veidu un viss notika. Tieši tā dziesma Viesulim beigās viņš tur izdomāja kaut ko bišķi citādāk tur pārrakstīt. Pārējiem visiem tur bija skaidrs viss tur. Un izmainījās hukā viena vieta beigās. Hukā viņam tur bija cita. Tur bija mazā dīva, bet beigās ir mana dzīve.
Kas bija tā lieta, par ko Galaktikas izlaišanas vakarā tur baigi skrobījās? Mums neielikās tur, ko mēs bijām likuši pirms tam. Tur kaut kāds poketiņš bija, jā, viens. Bāc, Kurai dziesmai tas bija? Tie bija kaut 3 pēdējie vakari, kad vienkārši mēs tur labojām. Tur bija tā, ka es aizēju gulēt pie džekiem, viņi saka, ak, mans Dievs, viss ir done, beidzot, mēs esam vispār pamostos, es tajā laikā modos 6 no rīta. Un es pamostos tad, vienkārši paliks ar komentāriem. Džeki, davai, tā kā, ko mēs darām? Tas ir vienkārši Galaktiķis. Man ir video no release party, kad mēs sēdējām, un vieta, kurā mēs tusējām, mēs paprasījām, vai mēs varam ieslēgt, tikko albums iznāca uz tumbām. Kur tas bija? Tas bija ne Smedē, bet Kimela kvartālā taisniekšā. Jā. Vai var uzlikt, viņi teica, visu, vienu dziesmu varam, un uzlika pašu pirmo. Galaktikas paņēma ķēvli, piegāja pie tumbas un šitā tevi. Performatīvais. Bet labi, viņš tie vakarā bija sastrasojies. Jā, protams, tas ir saprotam. Paturpinot par neleganci, lai neķidātu katru dziesmu, varbūt tev ir kāds backstories, ko tu gribētu izstāstīt? Viena no tā albuma dziesmām Nelegants ir manis producēta dziesma arī, starp citu. Tas ir mans beats sadarbībā ar Galaktiku un Radio. Un tā sesija bija forša, mani pasauca. Bija baigi interesanti. Mēs tur visu kaut ko muļķojāmies, taisījām, tur visādas vispār nesaistītas beats, pat, kas vispār noteikti neiedarētos šāda tipa konceptā un albumā. Bet beigās to pašu Nelegants beat bija samples, ko mēs atradām, bija tā kā viņš ielikts. Tad mēs tur sākām tur Radio Juniors, tur mēģināja tos čopus, viņš tur kaut kādas idejas ir, un tad man ienāca idejas, piesēdos un iespēlējām to ideju, kas tagad arī ir tajā beatā. Tur, protams, pēc tam gan jau kāds kaut ko bišķi pamainīja, pietvīkoja no viņiem diviem. Un līdzīgi bija arī ar basu, tur piesēdos pie basa, iespēlēju to basliņu, jo visi dzīvais basiņš iespēlēts. Un bungām bija tās, tur Leks bija vēl studijā, un mēs tā kā taisam tās bungas, tur visi mēģina kaut ko likt, un Leks tās pielaidiet prīzat pie bungām, prīzat uztais bungas. Tā arī tās bungas tapa. Tad beigās, cik saprotu, Rāģiņš uztaisīja to outro daļu, kas ir tā, tur tāda basīga daļa. Jā. Tieši Nelegants. Tieši treks Nelegants, jā. Tas tā, lai vienkārši cilvēki, kas klausās, ko Nelegants, kur Nelegants. Jā, dziesma Nelegants, albumā Nelegants. Jā. Okay. Ir vēl viens albums, par kuru gribējās parunāt par tavai zināšanai, man viss ir labi. Jā. Oda albums ļoti man likās tāds, daudz vērienīgāks, ietilpīgāks un tāds pilnāks projekts nekā iepriekšējais albums. Man likās tāds ļoti izstrādāts, man likās, tāpēc emocionāls, es teiktu, ļoti albums tāds. Man likās, un par dziesmu tīras rokas man baigi patīk. Jums nebija stūdžā, ka jūs rakstījāt, ka šitā būs, šitā rītīgi aizies. Tā dziesmai ir 2 versijas. Okay. Oriģināli tā dziesma bija uz Roļika un Oriolas beata. Okay. Un es patiesībā varu pat atrast. Uz Roļika un Oriolas beata. Es varu atrast un parādīt, bet patiesībā tā kā tas beats, kas tur ir oriģināli, viņš tapa, Saņuns vienkārši taisīja kaut kādu beatu, un es saku, vai turpin taisi šito ten. Viņš bija nometnē Liepājā, viņš bija mums līdzi, un taisot to beatu, es tā kā Valters tur sēž, un kaut ko tur, es vienkārši observoju, tur meditēju, varētu teikt, jā. Un es tā kā, bet reku tā dziesma, pamēģini reku tā kā šito huku, tagad uz šito melodiju uzmākt virsū. Un ir. Es saku, davai turpini, šitais ir way to go. Bet es tu mēģināšu atrast to oriģinālo, kas ir pilnīgi... Pajautājuši, nekad neviens nebūtu zinājis. Pilnīgi pretējs tam, kas, reāli ir tīras rokas šodien. Tā kā pilnīgi pretstats. Un kaut kā tur kaut kas nelīmējās, un tas līdz galam nebija. Un mēs tur visu kaut ko mēģinājām jau startā, bet tā kā beigās, labi, ka mēs izdarījām to maiņu. Tagad, man liekas, viņa koncertos ir tāda viena kačājošākajām pēdējām dziesmām, man liekas. Labi, ja vēl Goča atnāk, tad zelta krāsā, un tad arī tur. Bet tie jau citi projekti. jā, bet tas iekšā.
To nebūs teiks. Kaut ko viņš tur sāks runāt. Nu, runā. Ej, no, pilnīgi tā kā meksikāņu sambros. No, kaut kāds. Nā, nu jā, beats ir labs, bet nebūtu tās Nebūtu, vispār. Nelīmējās tas tā. Un tā kā Nebija, jo tieši tas arī tā beats bija tāds albumā. Jā, un tajā albumā tas tā kā, manuprāt, tajā brīdī bija tāds, nu tā kā, ir ok, ja tu tiešām gribi to, mēs varam to darīt, bet man tā kā kaut kā līdz galam nelīmējās, ka tas konceptuāli iedarēsies tajā. Tā kā Tev tajā bija idejā. pareiza izvēle, jo, man liekas, šitais būtu tā kā bišķīt no meksikāņu kaut kāda ansambļa. Tas jau tā kā, nekas, tas jau nav tas trakākais. Bet kaut kā Vienkārši tā neiet jūt- kopā. Tā jūta nav tajā. Ja šis tāds... Jā, Uz tā bīda viņš ir tāds... Nostalģisks. Tu jau ieklausies. Jā. Nu, tas ir tas, jā, cik svarīgs patiesībā ir pavadījums. Jā, tā kā tu var uzlikt to pašu liriku un iznāk ritīgi forši. Ok. Ko tu mums esi atnesis parādīt? Jā, es aiziešu pakaļ, parādīšu. Šis ir kontrolieris. Bum. Šis ir kontrolieris, ko man uzdāvināja vecāki. Šis ir mans pirmais MIDI kontrolieris, kas ir bijis cauri visām manām mūziķu karjeras fāzēm, principā, izņemot 3. klases bungas stundām un 7. klasē. Principā no 10. klases viņš man ir bijis. Tad cik kopā gadi jau? Tā, bāc, 10. 10. Jā. Okay. Jā, šitā štēle ir ceļojusi cauri visām manām studijām, visām vietām, kuras esmu uzskatījis par mājām, un viņš ir bijis visur. Tāpēc tā ir lieta, kas ir, varbūt tā teikt, pat ja viņš kādu dienu nestrādās, tas vienmēr būs mans tāds gariņš, kas... Viņš būs jāslabo. Viņš būs jāslabo, vienkārši caur kuru ir gājušas ļoti daudz lietas, un arī koncerts viens no... Patiesībā mans pirmais koncerts tika spēlēts, izmantojot šo arī. Tā kā, jā, to es atvedu. Tiem, kas nezina, varbūt tu vari pastāstīt. Tā ir MIDI tastatūra, vai ne? Jā. Tā ir, un viņai arī iekšā izskatās, ka nav tikai MIDI tastatūra, bet tur ir arī touchpads. Jā, tā ir viss, te ir klavieres. Tur ir šitie slaiderīši, jā, te ir pičiņš, jā. Te ir pēdi, te var visādas bungas salikt virsū, un te var automēt visādus efektus, kurus tu vari griezt skaļāk, klusāk. Tie ir jau efekti, vai tie ir efekti, kurus pieliec iekšā, un tad tu griez? Izdomāt, ko šie dara. Tie var būt tur skaļums, tur konkrēts efekts. Tu vari pielikt, tur pieņemsim autotūnas, dīlēs, jā, tu vari arī visu to izdarīt. Un te arī reku vienkārši start, play un record pogas, kurus es izmantoju pat tad, ja es šo neizmantoju. Vienkārši record un play un visu un daram. Labs. Tā kā šis ir aparāts, kas ir, kompakts, bet lieta, kas ir izceļojusi visai manai karjerē cauri un visas radīs uz viņu. Forši. Krūta. Nu, pieķersimies, lai viņš šitas paliek, es domāju, uz galda iekārtošu viņu smukāk. Lai šo segmentu paliek. Stands. Jā, lai rekur tāds piemineklis, lai tas galda stāv. Paturpiniet ar Andreju jautājumu? Jā, mēs paturpināsim ar ātriem jautājumiem. Principā, tu vari atbildēt teikumu, 2 teikumu, vārds, jebkā, pateikt arī ok. Tātad sākam. Tu sauc. Es sauc? Jā, tu sauc. Varbūt es, Džeki? Pateiksim, varbūt tu mums uzdod. Nomainam bišķi vadību. Pēkšņi sākās vēl viens podcasts. Kā jums liekas? Tā, te būs par sevi. Jā. Atbild par sevi. Mac vai Windows? Mac. FL Studio, Ableton vai Logic? FL. Rīts vai nakts? Rīts. Kafija vai enerģijas dzēriens? Abi. Miks uzreiz. Mix master. Viens perfekts sintezators vai 100 plugini? Viens perfekts sintezators. Analogais vai digitālais? Analogais. 100 idejas vai viena perfekta? Viena perfekta. Ok, un par reperiem. Labākais, kāds tev ir labākais vibe studijā, kuram reperim? Oh my ar tevi. God. Tikai personīgi. Tas nav tā kā nekāds, mums visi reperi, visi draugi ir. Tas ir tīri tā, varbūt, kā tev ir visērtāk, ar kur tieši?
Man tā kā šī būs gara atbilde priekš ātrā jautājuma. Nekas. Bet man nav tā, kurš ir mīļākais, kuri ir vieglāk, kuri ir grūtāk. Man ir jau izveidojies tas darba flows, vienalga, ar kuru reperi strādāju tā, kā man ir ērtāk. Līdz ar ko man ar visiem ir viegli. Tā arī dara kā atbilde. Kurš ierakstīs ātrāk? Otrs. Okay. Kurš vairāk pārrakst pants? Tas arī nav nekas slikts. Jā, bet katram ir sava pieeja. Tas pats kā Lady Gaga, piemēram, viņa raksta vispārībā. Viņa kaut ko iedomājās, un tā viņa pie mikrofona reāli, viņa klausās bītu, viņa tā raksta studijā, viņa klausās bītu, viņa caur ausņiem tā. Un pēc tam pēc tās melodijas viņi sāk rakstīt savu pāntus. Jā, tas nav sliktā ziņā, ka pārrakst vienkārši atnāk jaunas idejas, jaunas vēsmas, un tas arī tieši tādā veidā ir, ka, teiksim, kaut kas vecais ir jāuzlabo nedaudz, un tas arī tas X faktors, kas bija trūcis, tāpēc tā pārrakstīšana ir ļoti laba lieta. Nakts vai dienas sesijas? Dienas. Kā tu nevis numurē, bet kā tu saglabā savus beats, jo katram producentam es zinu, kad vienam ir šodien gāja labi, .mp3. Tas ir crazy. Bet tev jau ir kaut kāda viņa sistēma, datums varbūt vai vārds. Man bija sistēma, kad es reāli numurēju viņus 1, 2, 3, 4, 5. Un tad datums, numurēju un datums. Tipa, jo, kāpēc es to darīju? Jo beatstāros es ielieku un man ir uzreiz mapē ar visiem. Es ierakstīju mapē to un es uzreiz atrodu, ko man vajag atrast. Bet tā ar laiku, kad tu sāc strādāt studijā ar cilvēkiem, tad, tas beats, tur 230 bāts. Kurā hardrivā tas tagad ir? Bet tagad es esmu vienkārši, ko es jūtu, kādu vārdu man ienāk prātā, tos uzrakstu. Tas ir labākais. Jā, tas ir labākais. Bet es arī ierakstu datumu vēl aizvien, un V1 vai V2. Tas noder. Vai arī pieņemsim kaut kāds, ja izdomājās, kur ātrais studijas šitāda seša nosaukums, tur nezinu, Liepājas camps. Jā. Precīzi. Ok, super. Mums ir vēl tāds pirmspēdējais jautājums patiesībā. Jautājums pēdējais, laikam, pirmspēdējais segments. Es varu pateikt. Jā, mums ar iepriekšējo podkāstu mēs izdomājam jaunu segmentu, kā tu kā viesis atbildi uz jautājumu, ko uzdeva tev iepriekšējais viesis, nezinot, kas būs, kad tu būsi te. Un tev būs jāizdomā jautājums, ko tu uzdosi nākamajam viesim, kas ir Mr. Anonymous, kuru tu nezini. Jautājumu uzdeva Andrejs Drē. Ko tu mainītu savā dzīvē, ja tev būtu tāda iespēja 7 gadus atpakaļ? Ar tagadējām zināšanām? Jā. Vai ir kāda lieta, ko tu mainītu? Ja es atgrieztos 7 gadus atpakaļ, tagadējām zināšanām, kas būtu tas, ko... Lokācija. Lokācija? Jā. Diemžēl. Jo tā kā, ja es ar šīm zināšanām varētu būt 7 gadus atpakaļ, tad un nebūtu Latvijā, pat Latvijā būtu labi. Bet vienkārši tajā momentā jau ir jēga mēģināt Eiropā un to visu atvest uz Latviju. Jo tas ir arī tas, ko es vienmēr augstu, ir tā kā izveidot komandu un izveidot to tiltu, lai cilvēki uzdrīkstās eksportēt mūziku, nevis vienkārši palikt šajā kupolā. Jā, exactly. Tagad pat daudziem producentiem ir pat sanācis kaut kāds beats, tur dabūt uz Babytron. Kid Babs, viņam bija uz Babytron, tur dziesmas, tur vēl kaut kas. Tagad ir parādās, man liekas, amerikāņu, tīpaši kādiem reperiem jau latviešu beati vai kaut kādu latviešu pirksts jau ir klāt. Tā kā mēs lēnām, man liekas, kaut kā jau slīdam. Kas būs tavs jautājums nākamajam viesam? Te man vajag padomāt, bišķīt, jūs noķērāt mani. Varbūt, kamēr viņš var padomāt par šo jautājumu, mēs varam pa salu uzreiz pateikt. Un tad tu vari pa to laiku padomāt par jautājumu. Bet tur viņam būs vēl jādomā. Nebūs tik traki. Pats pēdējais segments mums ir, tu paliec uz neapdzīvot salas, tur dzīvot uz visu mūžu, viens pats. Notika katastrofa kaut kāda. Bet tev ir elektrība, tev ir viss izdzīvošanai. Jā. Tu vari paņemt līdzi tikai vienu filmu, vienu mūzikas albumu un vienu grāmatu. Kas tie būtu, ko tu paņemt līdzi? Sāksim ar mūzikas albumu. Jā, es paņemšu Mr. Morale Big Steppers,
Kendrick Lamar albumu. Okay. Filmas paņemtu. Tāpēc tik daudz dīvainas filmas es redzēju dzīvē, un viņas visi ir tik nostalģiskas, atskatos itīgi. Bet seriāls arī var būt. Man liekas, ka es nebiju viens no tiem, kurš es nosaucu frančīzi. Es teicu, Harijs Poters. Tu vari nosaukt seriālu, ja tas būtu seriāls. Jā. Wu-Tang and American Saga. Okay, jā. Un grāmata. Es baigi maz varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribi izlasīt, bet vēl neesi saņēmies līdz šim. Nē. Tāpat varbūt Bībele. es godīgi gribu. Laikam, tajā momentā tā varētu būt tā lieta, ko es varētu mēģināt izlasīt. Tad, jā. Jo tā ir lieta, ko es neesmu lasījis un piekopis, bet ir grāmatas, kuras es izlasījis, jā, un kuras man ir devušas ļoti daudz. Man nav tā, ka no tām grāmatām ir kāda, kas būtu, ja man ir jāizvēlās viena. Es izāk izvēlētos kaut ko frešu un kaut ko tādu, ko es, jā. Tad tas varētu... Andrejs teica, man liekas, enciklopēdija vai kaut ko. Andrejs teica vairāk tādu ezotēriju. Jā. Okay. Jā, jo tu nevari vienkārši lasīt, man liekas, vienu stāstu. Protams. Es neesmu nekad lasījis Bībeli vai Korānu, bet es gribu vēlāk along the way izlasīt. Nevis tāpēc, ka es tur tūlīt sākuši tur iet baznīcas vai ko. Es vienkārši gribu zināt, cik powerful tā grāmata. Cik viņa spēcīga ir pašizglītībai. Jo man liekas, ka tur ir daudz visādi labi. Jo ļoti daudz māki, atsaukties uz Bībeli, bet cik cilvēki, kas atsaucās uz tām grāmatām, reāli viņas ir lasījuši. Un, var atbildēt par es domāju, lielākā daļa no tām Instagram meitenītēm, kurām captionos ir tie, tas psalms, es domāju, ka viņi nekad nav izlasījis to Bībeli līdz galam. Ok, paliekam pie jautājumu, ko tu vēlēsi uzdot nākamajam viesim. Man vēl nebija laiks. Mēs jau esam filmētāji, mēs varam izgriezt to daļiņu ārā. Ja tev būtu iespēja izmainīt vienu faktoru savā dzīvē šobrīd, kurš būtu tas faktors, ko tu izmainītu? Simtlažīt? Tas ir labs jautājums. Jā. Tas ir labs jautājums. Ja man šo pajautāt, es negribētu atbildēt. Bet ok, super. Paldies tev, Mārtiņ, ka tu atnāci. Paldies, ka tieši satikāmies Straumē. Tieši man tā kā likās, ka vajadzētu tevi uzaicināt, jo tāds, pareizi. Come on. Tad vēl satiku Griendas, vēl pateicu, ka varētu tev pasaukt. Mēs toši reāli varētu tev pasaukt, jā. Tā kā ļoti forši, ka tu atnāci. Paldies tev liels un uz tikšanos. Un visticamāk, kad mēs jau runājam ar Drī par šito, bet mūsu nākamā gada iecerē ir atgriezties pie šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam taisījuši podcastu, bet šoreiz uztaisīt tā kā pie viņiem video, kas ir vairāk kā Day in the Life / podcasts. Tā kā aizbraukt pie tevis, pieņemsim studiju, kamēr tu kuko kaut ko, un paralēli mēs varam parunāt un pajautāt, ko tu dari, kāpēc tu dari un kas ir noticis. Mēs redzēsim vairāk. Jā, live actionā, jā, jo tagad cilvēki jau grib redzēt to visu, tāpat arī kā pie Drē, kad grib redzēt to green screenu vai kā viņš tur griež ārā tās lapiņas un visu tur dara. Tāpat arī cilvēki. Tāpat arī cilvēki grib redzēt, kā nokrišo FL Studio varbūt, vai kā šis MPK 225 skan, tā kā tas būtu foršs nākamais solis, un tad visticamāk, ka varbūt tur mums vēl draudzēsies un atgriezīsies. Protams, kur tā liksies. Protams, paldies jums, Džeki, ka jūs uzaicinājāt.